Šitais sanāk gan augstā, gan garā bāze, Oskar? Nu jā, viņš ir augsts. Jā, es domāju, ka nu, augstā, gan garā bāze, un viņam ir tas puse ir kravinieks, puse ir tā kā pasažieri. Tātad tas ir laikam lielākais buss, ko tu vari dabūt bez viņetes. Varbūt arī šitam jau vajag. Grūti pateikt. Jāskatās pēc dokumentiem. Nu, nopietni, es Ņujorkā esmu redzējis dzīvokļus ar mazāku platību. Noteikti. Tu paskaties uz tavu vietu starp mums, te varētu būt vēl viens beņķis. Kā tas ir? Tāpēc, ka viņam ir tajā pusē sandūrs. Šī pusē ir sandūrs. Tur nav. To pusi jāiekrāt, bet tad var arī brīvi iet tā. Nu jā, es saku, dzīvoklis. Te var apgulties un presīt, taisīt vai pietupienas vai ko. Izskatās pēc uzlīmēm kaut kādā motocross komandā vai kam, kas ir vēsti gan dalībnieki, gan nu, tā kā sportisti, gan arī mehas un visi kopā tur darbojušies. Bet, nu jā, pasies, cik beņķis ir tīrs un viss ir labs. Es visu laiku tev tuvplānā filmēju, tālajā plānā pasties, cik viņš milzīgs tas būs. Jā. Viņš tā kā tu ar pusi, tā kā pusotras Oskars garumā. 3 metrīgs tad viņš kaut kur ir augstumā. Atnāc labāk tās trepītes iefilmē. Kur augšā gan reliņi, gan trepītes, lai var smuki uzkāpt un visu salikt. Un kur ir rullīts, lai tu vari tās lietas smuki uzrullēt. Tad, kad tu lietas garos priekšnes, viņi smuki rullējās un pēc tam pārsvarās, tad, kad aiziet fizika. Uzliec un kaut kāda kvadricikla komanda bijusi. Tu pasties, viņam ir tas garums līdz tai sienai, bet tur apakšā ir vēl iekšā vieta, kur tu dēļus garos var iebāzt. Kaut ko vēl var ielikt riktīgi. Viņi tā kā zem sēdekļiem iet. Parocīgi. Un no iekšas arī atvērt sevi. Ja kāds tev ir ieslēdzis